Es centīšos tā koncentrēti iziet cauri. Man pats pārsteigts esmu par to nosaukumu manējo, bet man beigās uzreiz jau man viņš likās ļoti tāds veiksmīgs. Proti, ka Latvijas brāļu draudzes vēstures grieziens mūsdienās, jauni atklājumi un atziņas. Un Un tas vārds, tas grieziens mūsdienās, tas ir interesants. Un tu esi tajā tēmā iekšā. Man kaut kā kristietim visu mūžu sanācis būt, kaut kā saistītam, Dievs ir pievedis pie visu šitā klāt. Un kaut kā liekas tā arvien vairāk visādi atklājumi, kaut kādi negaidīti tādi pagriezieni un tādi pieskārumi, kas notiekās. Un es to tādu griezienu, kas kaut kā cauri gadu simteņiem darbojās, un arī raugoties uz priekšu, es arī jau pat ar tādu interesi dzīvoju, kādi nemitīgi atkal būs pārsteigumi. Tas viens lielais tāds grieziens cauri laikam bija Lidijas Lasmanes Doroņiņas 100 gadu jubileja, viss, kas ar to ir saistīts. Un es viņu jau tā senāk pazīstu, bet viņa, var teikt, ir ļoti skaidri definējusies kā brāļu draudzes cilvēks, ka viņa pēkšņi mums ir gatavs šitāds cilvēks savā grāmatiņā, viņa 2 rindkopus tam ļoti aizkustinoši velta. Un arī tas, kādā veidā tas pieskarās, un viņa arī tāda lieciniece pasaulē, arī kaut kādās intervijās viņa to apliecina un tā tālāk. Un arī visi tie daudzie notikumi, kas ar viņas dzimto Sārnati saistās, kur Baptistu brāļu draudze paziņoja, ka viņa ir arī brāļu draudze Normunda Zariņa vadībā, par ko es arī tāds aizkustināts un tā tālāk biju. Tā kā šitas ir tāds, kas arī tāds cauri tāds tāds pārsteigums. Tas ir tāds pieskāriens, kaut kāds aizkustinošs, un, protams, viņa pat par sevi tāds, tā kā taisns, svēts cilvēks. Tad vēl tādi negaidīti momenti, kas man arī bija ļoti negaidīti. Patās oktobra sākumā profesore Māra Grudule Bētlemē par Loskielu runāja. Georg Heinrich, laikam, Loskiels. Tas ir tāds redzamākais, jāsaka, bezmaz Latvijas dziesminieks. Neviens cits tik daudz dziesmas mēs nedziedam, kā viņa nāca dvēseli pie Jēzu mīļa. Jaunu gadu iesākam, un ļoti daudz viņam ir dziesmas, kuras tur ir, es nezinu, dziesmu grāmatā, vismaz kaut kur pie 20, man liekas, varētu būt. Un tas lielais notikums ir, it kā zina, tur šit dzejolis ir Krēsliņam senioram arī par to Loskielu, viņš Amerikā Betlemes kapos apglabāts 19. gadsimta sākumā. Bet arī kaut kā tā, var teikt, tā ikdienas dzīve un tā. Un tas būtu interesanti, un tas ir arī tā pēc gadu, jāsaka, simtiem. Viņi tur tā vēstures biedrība brāļu draudzes aicināja, un tas internetā skatījos to lekciju, un tur arī tādas kaut kādas atkal tādas negaidītas lietas ieguva. Es gribu izmantot iespēju par Loskielu dažus vārdus pateikt. Viņš ir 1740. gadā rindas mācītāja mūžā piedzimis. Tad viņš visādi teica, viņam bija mācītājs Ārlavā un citur Ziemeļkurzemē. Bet viņš bija tā harnhūtiski, pietiski virzīts, un tā viņš izglītojās, nepārstāstīšu par to Loskielu daudz, bet tās nozīmīgākās lietas. Viņš kļuva par Baltijas brāļu draudzes vadītāju, tad viņš devās 89. man liekas, gadā uz Vāciju, Harnhūti, Saksiju, kur viņu par bīskapu iesvētīja, un tad viņu aizsūtīja uz Ameriku. Viņš kā bīskaps tur ieradās. Bet ļoti interesantā lekcija tādās detaļās. Bet ko es par viņu gribu pateikt, ka viņam ir tās latviešu dziesmas, kas iznāca ārā, kuras dzied cauru gadu simteņiem, viņas tiek dziedāt, ka tās garīgās dziesmas Dievam par godu un slavu, 400 dziesmas tur ir iekšā,
Un viņiem 11 izdevumi no 1790. līdz 1911. gadam. Mēs vēl dziedam Vidzemē, Kurzemē. Werners smuki piespēlē ģitāru, un tad arī tās Loskiela dziesmas labi skan. Un viņš ir pirmais pētījums par indiāņiem, Ziemeļamerikas indiāņiem. Un tas vispār pirmais, kā saka, pasaulē. Un to viņš dara, esot Vācijā. Viņš no visādām misijas vēstulēm apraksta tos indiāņus, kādi viņiem paradumi, ko viņi dara, kā viņi dara. Un tad tas ir tas pirmais korpusus, kā tas tiek būvēts par indiāņiem. Tie indiāņi, viņi, kā Baltie cilvēki, nejauki, tur aplaupa viņus, kā saka, jūs redzat, kādi nežēlīgi mēdz būt cilvēki. Bet hardhūtieši viņi savādāk. Viņi tāpat kā pie latviešiem nāca, tāpat viņi gāja pie indiāņiem. Tur tās miera pīpes pīpēja un gleznes ir, un tur tie, kas ir bērnībā tos indiāņu romānus lasījuši, tad šitie visi Delaveri un tie ir tieši tie, kas ir tur, Pensilvānija, tas pie Ņujorkas, tas, teiksim, tie apvidi, kur viņi darbojās. Un tas viņam ir tāds, un man liekas, viņš arī lai nav pie tiem cilvēkiem, kas pamatus Amerikai likuši ir. Un tad lūk vēl viena lieta par šito es gribu pateikt, ka viņi arī Loskiela grāmatiņu Māra atrada Rīgā kaut kādā antikvariātā, skatās, un tajā grāmatiņā rakstīts vecā drukā no 1956. gada dziedu šīs dziesmas, viena sieviete raksta. Vēl 1966. gadā, un lasu arī, vēl 1976. gadā, ierakstīts grāmatā, citiem tās priekšā dziedu Saulkrastos Girgensone A. Fantastiski arī, tas arī tāds cauri, kā tas viss tā sit cauri tiem laikmetiem un tā tālāk. Tas par to Loskielu, tas ir tāds liels notikums, kad beidzot tādā Amerikā akadēmiskā līmenī, tā kā saka, latvieši un Latvija ir pārstāvēti. Tālāk šie griezieni ir par Steinhaueru, kas arī tā negaidīti ir, ka tagad pēkšņi labi bija Blūmam tā filma, bet kaut kā ir liels notikums, kaut kas neticams varens, bet kaut kā nenosēžās tās, kaut kā tā saprašana, teiksim tā. Un tagad Rīgā pat skola viņu vārdā ir nosaukta, turpat Pārdaugavā, kur viņš darbojies. Un tas cauri nāk arī tas Jērakalns, kur Rīgas latviešu vai Pārdaugavas latviešu tāda tikšanās vieta bija, kas arī, kā saka, apbrīnojamā veidā darbojās. Atkal kāds cilvēks tiek uzrunāts, likts sirdī iekšā, un Aivars Ozoliņš, viņš lieldienu rītā tur pulcē tādu saulēkta dievkalpojumu. Par atklājumiem, kas tādi arī, kas tā lēnām, viņi tā nosēžās, kamēr tu tā kā saproti. Proti par Vidzemi runājot, ir kādā veidā tomēr tā darbība bija organizēta, lielās līnijās, jo tur ir gadu simti, tur katru laiku neapskatīs, bet ir tie distrikti lielie, ir distriktu centri. Distriktu centros ir misionāri no Vācijas, kas parasti arī skolotāji vai ārsti ir. 3 tie centrālie, bet vēl viens 4. tur tāds epizodiski parādās, tas pie Ungurmuižas netālu Weberhofa. Un tur, ja tā tagad skatās cauri vēsturei, ap tiem distriktiem tomēr tādas dzīvelīgākas bija tās brāļa draudzes, tas Lindheim vai latviski Lintene, tā māja ir, un pie Alūksnes, ka brauc uz Alūksni. Tad ir Birkau, ko es ilgi nevarēju saprast, ļoti ilgi, kur tas meklējams. Vienkārši kaut kādas mājas, nav jau tik tā viegli saprast, kur kas kā. Un savukārt tas ir netālu no Riņģu sejošanas nama. Un šie distrikti vai ar tiem vācbrāļiem, viņi darbojās, var teikt, nosacīt 18. gadsimta beigām, 100 gadus apmēram 19. gadsimta otrā puse. Un tas ir atkal tāda milzīga, tāda neārts lauks vai nesaprasts lauks,
Jo tur bija skolas, kas bija kvalitātes zēnu, meiteņu skolas, bija kvalitatīvas, labām izglītībām, piemēram, Cimzam jaunākā meita, jaunveļķos gāja skolā, un vēl tur daudz, bet tas ir tāds, mēs esam to aizmirsuši, tas ir izsvītrots, tas tā kā neskaitās, bet no turienes daudz tās svētības ir nākuši. Un tas man arī uzrunāja, ka cik tur kādi 3-4 kilometri no Riņģiem līdz, lai tā Birkau, tās distrikta mājas, kas tur tagad daudz dzīvokļu māja, vienkārši Jaunsmiltenē ir tāda pietur autobusi ir darbojās. Tā ciešā tuvība ar Riņģiem. Un arī tāds atklājums ir, par Kurzemes brāļu draudzes izplatību. Un tad tagad man atkal jāatsaucās ir uz Lidiju Lasmani, kuram ilgi stāstīja, ka tā oriģināli esot brāļu draudzes bijusi. Un kā es viņai kā vēstures avotam nevaru neticēt, es bišķi esmu paskatījies kaut kādu periodiku, neko tādu neesmu atradis, bet viņa lielā pārliecībā to saka, ka tie brāļi bija, kas tur to visu sakustināja, un tā viņi kaut kādā apstākļu rezultātā tajā pie Baptistu baznīcas pieslējās. Un tas man ir arī tāds atklājums, jo tad tā Kurzemes brāļu draudzes tā ziemeļu robeža jau Ventspils novadā ir tā, tas it kā Liepājas rajonu apklāja bišķiņu Saldū vienu draudzi, bet tagad arī, kad tur tuvāk iet, tas arī tāds. Iekšējā misija bija arī Vidzemes brāļu draudzēs, vienkārši saskāra kaut kā 19. gadsimta 20. gados, ka tur uz Dzērbene, piemēram, no brāļu, tur uz Salatsgrīvā iedibināja brāļu draudzi. Un var sakot, ka arī tāda liela aktivitāte bija, kas arī mums kaut kā pazūd no tās bildītes. Un vēl, ko es gribu, varbūt tās arī pie tāda, kas man pielicis, ir tikai es tagad tā aktīvi ar zinātni galīgi nenodarbojos un tur nepētu un nelasu un tā. Bet es skaidri zinu, ka visos Latvijas kultūra vēsturiskajos novados ir bijusi kaut kāda brāļu draudzes pārstāvība. Vidzem, Kurzeme skaidrs, bet arī Jelgavā ir bijis, ko es bez Zemgala zinu, Sēlijā, Daudzavā ir bijis, un Latgalē Balvos kaut kas, es vienkārši tāds dokuments esmu, tā ka arī tas, teiksim, ir tas tāds, kaut kāds pārsteiguma moments. Un varbūt pie tām atziņām, ar ko es arī tad noslēgšu, ir, ka tai brāļu draudzē vienmēr ir kaut kāds, tas šaurais ceļš ir bijis, kas iet, tas tā kā liktenis, tur nekad viņu uz tā lielā bāņa nav bijusi virsū, vai mūsdienās, vai kaut kāda nemitīgā pretdarbība notiekās, apkarošana kaut kādi tur, augšā lejā, bet principā tas ievirziens ir kaut kā, ka viņa ir uz tā šaurā ceļa, tā kā kaut kā atstumta vai vēl kaut kā, un tas arī kaut kādā veidā tā produktivitāte, kas nāk no brāļu draudzes, jo viņa it kā ir maz redzama, viņa ir neliela, viņa arī īpaši arī citur pasaulē nekāda dižā viņa nav. Bet viņa ir neticami tāda auglīga, viņa no ļoti daudz garīgas mantas nāk no viņas. Dziesmas, tradīcijas, kaut kādi, arī mūsdienās, es domāju, daudz kas parādās, kam es tagad īpaši nepieskāršos, bet tas it kā tā, un tas ir tas, kas mums ir kaut kā jāatkož, jāsaprot, jo kaut kā dziļi jau viņi pieskarās, un pa laikam tik un tā kādi cilvēki tiek modināti tādā kaut kādā īpašā veidā. Es arī tas tagad tieši konkrēti par Lidiju iedomājos, vai vēl kā, vai arī citus varētu cilvēkus saukt, redz, kaut kā tiek pievests un viss. Un skaidrs, ka Kristus Jēzus ir mūsu zelta pamats, uz ko mēs stāvam, ar ko mēs ejam, un lai tiek svētīts arī šis brāļu draudzes ceļš, un viņa ir tāda, patiesībā lielā mērā arī šī konference kaut kādā veidā ar to saistīta ir, tā, un arī līdz ar to tāda ekumēniski atvērta ir, nav kaut kāda
tāda, ka to tā nemaz nevar novērtēt. Paldies, saku organizatoriem, un ka mēs te varam tik jauki būt un jūs redzēt, un lai jums labi klājās un ar Dievu palīgu. Paldies!